Labvakar, draudziņi! Šovakar tev pastāstīsim pasaku par 3 draugiem. Par lempīgo sasku, rudo lapsiņu un Pelēko vilku. bija pienācis iepriekšējais vakars pie Niedrā jezera. 3 draugi uzvilka savas kamuflāžas drēbes, lapsa. Rādījums laikā, ja nu tiktu pieķert uzvilka savas ērtās zakšanas augstpapēžu kurpes, viņi sāka kurbulēt kvadrciklu. Un gatavojās zādzībai. Viņi aizgāja uz garāžu, izlaida no krātiņa savu ķīlnieku zaķi, piesēja viņu, kaklu siksnā, pievilka rokas ar roku dzelzi un devās uz veikalu, mājai un dārzam pēc nepieciešamajām lietām, lai varētu noķert mežmuižas meža koili. Tā viņi brauca pa Niedrāju ceļu uz Dzirnavielu. Tad viņi izslēdz uguņus un pieripoja no mēbeļu veikala puses pie veikala sētas. Tad viņi paņēma pa priekšu zaķi, izvilka ārā no kvadrcikla piekabes un pārmeta pāri sētai. Zaķis bija priecīgs, jo viņam patīk visādas jautras lietas un atrakcijas. Viņš pat ķikināja un kutināja sev kājas. Tad viņi gāja tālāk. Viņi bija sarunājuši ar kādu no administrācijas, ka būvmateriālu noliktavas bultu kāds pirms darba atbīdīs vaļā. Tā viņi varētu pacelt slepenos vārtus, par kuru eksistenci zināja tikai retais no administrācijas. Tā viņi gāja pie slepenajiem vārtiem, un tiešām no ārpuses viņi tos varēja pabīdīt vaļā. Pārāk daudz vietas viņiem nevajadzēja, jo viņi nebija pārāk lieli, lielākais bija vilks. Vilks piepacēla vārtus, ieripināja iekšā zaķi, tad nāca iekšā lapsa, sesks un pats vilks. Un tad viņi sāka meklēt mantas, kas viņiem bija jāsavāc. Viņi staigāja pa dārza nodaļu, un tur atrada 2 jaudīgus elektriskos ganus. Tad viņi aizgāja uz copmaņu nodaļu. Tur viņi savāca dažus lielus tīklus. Tad viņiem bija jāatrod kāds apdullinošs preparāts, ko viņi nevarēja atrast. Un tur viņi izvēlējās stipro alu. Tad bija jāpaņem no stiprinājuma nodaļas ķēdes, un viņi jau varētu doties prom. Bet tavu nelaimi sesks nesa stipro alu, ar ko varētu apdullināt meža kuili, un pēkšņi alus bunža nogāzās zemē un izlija. Un visi no muguras ejošie paņēma un paslīdēja uz alus un gāzās zemē dubšus sasizdami. Pat zaķis, kas bija ļoti veikls, sasita dubsi un nogāzās ar visām ķēdēm, elektriskajiem ganiem un tīkliem. Lapsa bija uz muguras gulēdama, teica: "Nu, bet seska, kā tad tā?" Sesks aizskrēja pie letes, pielāčodams visu veikalu tirzniecības zāli, paķēra vēl vienu stipro aliņu, un tad gan viņi muka ārā pa slepenajiem vārtiem, par kuriem zināja tikai daži. Tad viņi aizgāja līdz kvadrciklam, sakrāva visas mantas, kvadrciklu piekabē, zaķi atkal piesēja klāt pie kvadrcikla piekabes, lai mazais nebētnis nekur neaizmuktu. Iedeva viņam dažus burkānus, lai viņš ir mierīgāks, jo zaķim ļoti garšoja burkāni, vēl vairāk pa kāpostiem. Un tad viņi devās atpakaļ uz midzeni.
atbraukuši uz Mīdzeni. Viņi sāka kraut ārā mantas un prasīja zaķim, kam tas viss ir vajadzīgs. Zaķi, tau, kam mums ir vajadzīgi 2 elektriskie gani? Nu kā, mēs novilksim 2 lielas līnijas, jo meža koilis nav nemaz pārāk labs lecējs. Novilksim 2 līnijas perpendikulāri, un tad mēģināsim iedzīt šajā stūrī meža koili. Ja viņš pieskarsies klāt pie elektrības, viņam būs sitiens ar elektrību. Tad, kad viņš būs iedzīts stūrī augšā sēdēs kāds veiklais, varbūt tas varētu būt sesks, un tad no augšas mestu virsū kuilim tīklu. Tad, kad tīkls būtu virsū, mēs visi viņam mestos virsū, saķertu viņu ar tīklu, un tad mums būtu viņam jāiedod apdullinošais preparāts. Tad, kad kuilis būtu apdullis, mēs viņu sasietu ar ķēdēm, stipri, piesietu kvadraciklā piekabē, un tad varētu vest uz Mīdzeni, un jūs varētu viņu notiesāt, un es varētu paņemt burkānu maisu un doties mājās. Ļoti labs plāns. Lapsas teica, tau. Kā mēs to varētu darīt? Kurā vietā viņš staigā? Vai tu to zini? Zaķis domāja, ko lai saka, jo neviens īsti nezināja, pa kurieni staigā mežmuižas meža koilis. Nu, pāriesim pāri Niedrāja ceļam, un tad kaut kur pie mežmuižas ceļas sāksim likt elektrisko ganu un gaidīsim. Bet tas mums ir jādara pa dienu, pa gaismu, lai mēs meža koili redzētu. Jo viņš ir čakls pa dienu, pa nakti šis meža koilis guļ. Zaķim nebija nejausmas, ko viņš runā, bet visi zvēri tik klanīja galvas un tecināja siekalas un nespēja ne pa ko citu padomāt, ka par turistu brokastīm un karbonādēm no meža koļa. Vilks jau pa naktējot gulēt, pat bija pieķēris sevi, ka viņš ar gaļas mašīnu malto gaļu un lapsa viņam cep kotletes. Tādi sapņi jau bija vilkam. Un sasks tik siekalojās un gaidīja, kad būs jāsāk rīkoties. Tā viņi sakrāmēja visu ārā no iepakojumiem, salika piekabē, uzlādēja vēl akumulātorus elektriskajam ganam, ja nu kuilis pieskārtos pie gana, lai viņš dabūtu kārtīgu belzienu pa savu pakaļu vai pa sānu, vai vienalga pa kurienu viņš pieskārsies. Tā viņi mantas sakrāmēja un domāja iet laicīgi šovakar gulēt, jo pēc zādzības bija jau pienācis pulkstens 11 naktī. Sesks vēl kā kārtīgs ziemas peldētājs izdomāja izpeldēties. Viņš uzvilka savu peldcepuri, viendaļīgo peldkostīmu un devās uz ezeru nopeldēties. Viņš plunčājās. Varēja redzēt, ka pie krastiem jau veidojās leduskārtiņi, jo tuvojās ziema. Sesks peldējās un priecājās, kā pa viņa visu ķermeni durstās mazas sadatiņas. Tad viņš gāja pie ugunskura, kur zaķis vēl stāstīja visādas lietas, cik garšīgi ir meža cūgaļa vilkam un lapsai. Kaut gan pašam par to nebija nejausmas, jo zaķis nebija plēsējis. Tad visi draugi savilka sausas drānas, arī sesks, apgūlās pie ugunskura. Zaķis bija jau tā kā nedaudz iedraudzējies ar vilku un lapsu. Un viņi ļāva viņam palikt piesietam pie vilka ķepas pa nakti, lai viņam nav vienam jāguļ garažā. Tad visi bija pāduši, sāka žāvāties. Vilks ar zaķi vēl piemeta ugunskuram malku, un tā viņi visi devās pie miera. To pašu darīsim arī mēs. Ar labu nakti! Labvakar, draudziņi!